nekā nebija. Mēs vienkārši iztikām no savas maisaimniecības. Un visi saldumi praktiski gāja no cukurbietiem. Jūs atcerieties, ka vispār mūsu puse audzēja un cukuru ražoja, un bija fabrikas, bet mums bija ģimene sava fabrika. Mama lika cukurbietes audzējam, taisni priekš ēdieniem gatavošanas saldiem, ja? Un mamma taisīja sirupu, vai vecmamma iemācīja. Ūdeni, maz ūdeni, lai tikai nosēs, jā. Un varīgi, kamēr tas cukurbietes paliek visam mīkstas. Un tad veidojas tāds sirups. Tad izkaš, kas to ir pārējo, nokārto. Tad pieliek, ka mums 2 gotnes mums vienmēr bija. Daudz bērnu ģimene bija atļaus, tāpēc arī bija saldi krējumi. Saldo krējumu pieliekot tam sirupam, vajag visu laiku tikai maisīt. Maisīt ar koka karoti, vai bija tāda ragatka saucama, ja, arī ar to visu laiku maisīt, lai nepielipti. Un ilgi tas process. Nu, viņš paliek biezāks un paliek tad delsenī brūnieks jau, tad viņš jau gatavs. Tad lēzerē tāda trauka, jo biezākā karta, jo ilgāk vajag gaidīt, kamēr viņš sarēsi un sāk satraut. Leduskapa nebija, tad bija pagrabi tikai. Un lika uz 8, apmēram 10 stundām, lai viņš sabiezēs, atcietīs. Tad varēja griezt, cik to izvarīja, cik cieši, nu kā stiprāk izvarīja, jo viņš stimulēks tāds, ja, varēja griezt. Citu reizi sanāk, ka irisi, viņš jau stiprāk. Citu reizi tāds sausu, gandrīz tād kā konfekti. Nu, tas bija mūsu konfektis, tas bija mūsu saudīgi.